piemēram, tieši tikpat skaidrs ir, ja tagad, piemēram, aiziet prom. Un te mēs ieliekam, visiem ir skaidrs, ka tas būs slikti. Kāpēc ir tik grūti saprast, ka situācija nemainās, ja noliek šeit šādi? Nu, jautājums visiem, man liekas, ja? Saprotat jautājumu? Kāpēc ir tik jautājums, kāpēc mēs viegli atpazīstam, ka, ja slepkavība ieliek identitātes centrā, galvenais ir noslepkavot dzīvē pēc iespējas vairāk cilvēku, tad dzīve ir izdevusies. Vai galvenais ir laba ģimene, sieva, es esmu uzticīgs viņai, viņa uzticīgi man, bērni, visi labi skoloti, visi tur daudz un labi un, nu, teiksim. Un ja tas izdodas, tad ir viss kārtībā. Kur ir atšķirības ar šīm divām lietām? Manuprāt, viņa acīm redzam. Kāpēc jautājums, ja? Jā. Jautājums, kāpēc? Jā. Kāpēc ir? Man nav acīm redzam. Tev nav, kur ir atšķirība? Jā, kur ir atšķirība? Kāpēc ir tik grūti, atšķirt? Jo, teiksim, ikdienā tu cilvēkam pateiks, bāc, ja tu centrējies ar slepkavību, tad tas ir slikti. Ja tu centrējies ar ģimeni, viņš teiks, tas ir labi, tu teiksi, nē, tas ir slikti. Jautājums, kāpēc ir tik grūti atšķirt? Kāpēc viņš saka, nē, tas tā nav? Manuprāt, nu, tīri instinktīvi ir viegli atšķirt, tāpēc, ka katrā no mums ir ielikts tomēr, kaut arī mēs esam krituši grēkā, tomēr mēs esam sabojāti Dieva attēlu, bet mēs esam izkropļoti Dieva attēlu, nevis vispār iznīcināti. Līdz ar to mēs saprotam, ka ģimene pēc būtības ir Dievs devis mums ģimeni, un tas ir labi, un ka slepkavība nozīmē nogalināt Dieva attēlu, un tas ir ļoti slikti. Tāpēc es domāju tā, nu es taču neko sliktu nedaru, es ģimeni labu lietu ielieku tikai galvenā lietā, kas tad tur? Pilnīgi pareizi, un te, manuprāt, ir tā problēma, ka gan vienā, gan otrā gadījumā, principā, viņi jau neatšķirās kā tādi sadaļā. Tā robeža jau nav šeit. Faktiski robeža ir šeit. Es piekrītu. Tu domā kā pilnīgi kristietis, es nezinu. Nē, nu teiksim tā, pavisam praktiski. Saki man lūdzu, kāpēc tu saki, ka ja man centrā ir ģimene, tas būs slikti? Tas būs labāk nekā, ja centrā ir slepkavīgi, bet beigu galā rezultāts ir tas pats. Kāds tas pats? Nu kā, ir nāve. Ja tev centrā ir ģimene, tad tu izdarīsi jebkuru noziegumu, bet tikai tavs centrs palikt centrā. Tas bija tas, ko es gribēju dabūt, Andi. Kad problēma sākās tajā brīdī, kad tā centrā parāda, ka to Dievu izstum ārā no centra un iestum, jo cilvēks intuitīvi spēja izšķirt slepkavību, tas ir kaut kas, nu visticamākais tas būs kaut kas, katrs teiks, mazus bērnus nogalināt, ir jābūt slimīgi lietā. Nu, tieši tā. Savukārt ģimene, viņš teiks, nē, tas taču ir forša ģimene, taču kā tur ģimene nav svarīgi, jā. Bet problēma sākās tajā brīdī, ka tas, kas it kā cilvēku prātā ir labs, izstum ārā Dievu no centra. Tur ir tā problēma, kāpēc ir tik sarežģīti vispār to lietu, manuprāt, izšķirt. Jo izej uz ielas un 15 cilvēkiem pajautā, uzmodulē šo situāciju, viņš teiks, tu Egils Līms esi, ģimene, tas ir forši. Es piekrītu, ka viņš ir forši, bet tā lielākā problēma jau ir, tas ir, problēma ir identificēt, kas ir galvenais centrs, kas ir vislabākais. Daudzas lietas ir sekundāri labas, ja? Kā lai pasaka? Pastarpināt labas. Bet no kurienes ir tas avots? Ja mēs avotu izmetam ārā, teiksim tāds vēl formulējums. Tad, kad cilvēks izmet Dievu, un mēs zinām, ka tad, kad ir attiecības ar Dievu, cilvēks pielūdz Dievu, tāpēc, ka tas ir labākais, kas ir. Ja? Tad, kad cilvēks izmet Dievu, viņš nepārstāja pielūgt. Viņš vienkārši sāk pielūgt kaut ko citu Dievu vietā. Rockgrupa, ja? Tas, šitas, vēl kaut kas.
pielūgšana jau nebeidzās. Visi cilvēki ir reliģiski, viņi ir radīti, lai pielūgtu Dievu, bet ja Dieva nav, neapstājās pielūgšana. Kāds pateic tā problēma, ka cilvēks izstūms Dievu laukā no vietas, ka tā problēma ir šeit, nevis šeit. Jā. To ir grūti, taisnīgi, to ir grūti. Interesanti, es lasīju par Sicīlijas ģimenēm. Zini, ko es runāju tagad? Viss zin, kas ir Sicīlijas ģimenes? Sācās ar burtu M un beidzās ar burtu A. Koza Nostra, naša ģiela. un viņi saka, ka viņiem galvenais ir ģimene, pārējiem cilvēkiem, un tālāk teksts ir, nav nekādas nozīmes. Vispār nekādas. Pārējie nav cilvēki. Bet es, viņš ir tā, iekšējā sabiedrībā, bet tu neesi. Tu neesi. Tas ir tas piemērs, ja ģimene galvenais, plašāk ģimene, labi, ne ģimene. Bet ir jau vēl viens pareizi pēc iepriekš, bet kas notiks ar ģimeni? Ja tev nav ģimene, lai tava identitāte ir ģimene, tad ģimeni terorizēs, pareizi to teiks, tu meitu spiedīs, tev būs izdomāt tēlu, kādai viņai jābūt, tas tev, tavu dzīvi ģimenei būs dzīve vēl un tev būs dzīve. No šī es izdaru secinājumu, ka es kā treneris, kā dēja apmācība man bija lielāks elks nekā ģimene, jo es terorizēju, tad, kad es trenēju viņus par čempioniem, un es viņus terorizēju, tos cilvēkus. Bet savādāk jau nevar Viņi par čempionu citādi padarīt. Jā, bet iedomājies, kaut kādā brīdī, tu aplauzies, tu saproti, tas nav galvenais un viss nav sasniedzams, bet ja cilvēks iet līdz galam, un viņš iestelēts, ka tikai tas ir galvenais, viņš jau neapstājās pie terorizēšanas, pareizi. Viņš iet līdz galam. Ja sasniegums sportā ir pavisam galējais mērķis, tad arī citu cilvēku dzīvība nav svarīga, līdzīgi kā mafijas gadījumā. Man vienalga, kas man jābūt rezultātu. Ja? Un te jau tas rodās. Viss. Jo, ja ģimenei slikti, es neesmu cilvēks. Jā. Mana identitāte, mana pašvērtība ir atkarīga no tā, kādā stāvoklī tas, kas ir mans elks. Ja runājam par identitātēm, te ir ļoti labs piemērs, šīs Light Cafe pasākumu, mums bija tās intervijas, atnāca Mārtiņš Kapickis, tas ķirurgs. Viņš ļoti labi noformulēja tieši ar tām identitātēm. Ja, piemēram, viņš ir ķirurgs, un viņš tagad savā dzīvē galveno sevi identitāti, ja viņam kāds prasa, piemēram, ir garām zils, prasa, kas tu esi? Esmu māksts vai esmu deju skolotājs. Tā ir mana identitāte, bet tad, kad, piemēram, vai veselība neļauj, vai finanses neļauj, ka tu nevari turpināt savu identitāti. Tas cilvēks pazaudē kaut ko no sevis, pazaudē tādu kā būtību, viņam zūd tā jēga dzīvē. Un pat ja viņš nepazaudē pa ceļam, kā var teikt, tik un tā tas viss beigsies ar nāvi. Un tas ir tīri bezjēdzīgi, tāpēc arī, kā redzam, aiz šīs pirmās līnijas, tur sākās tādas vienalga, lai cik labas tās lietas būtu, tās ir pasaulīgas un kaut kam tām ir jābeidzās. Vai mēs, var teikt, apstājamies savu dzīvību, vai arī mūsu dzīves laikā šīs lietas apstājas, tad arī zūd mūsu identitāte, mēs zaudējam jēgu dzīvē, daudz nododas dzeršanā, daudzi vispār pašnāvības izdara, zūd identitāte, vai arī mirst tie cilvēki un tā arī neko nav sasnieguši dzīvē. Bet aiz pirmās līnijas kreisi Dievs ir. Bet tās tādas lietas, kas ir mūžīgas, kuras neapstāsies pat ar nāvi. Bet ja mēs neieliekam to galvenajā vietā, agri vai vēl, tomēr mēs tiksim pārādināt. Jā, es gribu piebilst, es lasīju kaut kādu teologu, neatceros. Viņš ļoti labu lietu pateica. Starp citu, mūsu identitāte var radikāli mainīties dzīves laikā, ja? Radikāli. Iedomājieties, es biju komjaunatīnies, es tagad ticu Dievam, ja? Man bija vienas kaut kāda intereses, tagad pilnīgi citas, bija viena profesija, tad otra, bija draugi, kad tagad nav draugi. Mūsu visa tā, programmatūra, viņi pilnīgi var mainīties. Tu nevar pazist sev, ka tu biji 20 gadus atpakaļ. Bet, ja kura gadījumā mūsu dvēselē, ja tas ir identificēt ar Dievu, ja viņi ir mūžīgi.
neuzskatoties uz to, ka nenormālas daudz lietas var mainīties. Es atkal te saku, es skatos uz sevi 20 gadus atpēc, es sevi vispār nepazīstu. Jā, dvēseli ir mūžīga, tāpēc, ka Dievs ir mūžīgs. Viņa arī nav mūžīga vispār absolūtā izpratnē. Un runājot starp citu par ģimeni arī, tas ir mans personāls piemērs. Es arī izaugot ģimeni, kur bija, tas ir pirma un pēdējā lieta vispār, ja? Ģimene, ja? Viss bija ļoti tādi mīluši, vecāki un viss, bet kura gadījumā to man pietrūka vispār. Jo tas ir pareiz arī, ja? Tas ir pareiz. Man vienu brīdi bija sev jāsaka, tad, kad es kļuvu ticīgs. Es iepriekš biju dejām ticīgs. Tad es kļuvu ticīgs. Vienā brīdī man bija jāsaka, Egil, tu neesi dejas skolotājs. Ja arī tu tas šoreiz nebūs čempions, tu tik un tā paliec, tu esi cilvēks. Tu dzīvo, ja? Respektīvi, es biju tik tālu iegājis, ka man bija jāsaka, tad, kad man kāds prasa, es speciāli neteiktu, jo kādreiz, es esmu dejas skolotājs, Beigās, Egil, tu neesi dejas skolotājs, tu strādā to darbu, tu to dari, bet tā nav tava identitāte, tu esi cilvēks, ja? Man vajadzēja sev laust šī ziņā, jo man bija tā, teiksim. Ja? Un tāpat, kā tu saki, mainās, paiet 20 gadi, paiet vēl, un tu visu laiku maini, jā, tās lietas mainās. Paldies par jautājumu. Tāds filmēšana. Tie mazliet dara. Bulgāriem šitā ir ne, jā. Nē, šitā, viņiem ir šitā, laikam šitā un šitā. Viens bija šitā. Tas ir jā. Latvijas būs tā.